Zvans draugam. Reiz kāda sieviete piezvanīja savai saslimušajai draudzenei, lai uzzinātu, kā viņai klājas. Draudzenes balss telefonā skanēja mazliet svešādi. Tas no aizsmakuma nodomāja zvanītāji un uzsāka sarunu. Nu, kā klājas, draudzenīt? Vienkārši briesmīgi skanēja atbildi. Galva plīst pušu, visi kauli sāp, spēka nav nemaz, bet pusdienas pagatavot nevaru. Mazie arī nesaprot, ka mamma slima, neklausa nemaz, tikai taisi jandāliņu. Ārā arī nav, kas viņus izved. Māja kā karalauks, neviena lieta vairs neatrodas savā vietā, putekļi mutēlieni. Nu, dien man nav spēka tikt ar to visu galā. Nabadzīte, liecies gultā un sasadzies labi silti, teica uztrauktā draudzene. Es tūliņ būšu klāt. Pa ceļam ieiešu veikalā, pusdienas jums pagatavošu, māju iztīrīšu un bērnus arī ārā izvedīšu. Viņi vispār var pārnakšņot pie manis, tad varēs kārtīgi atpūsties. Cik labi, nočukstēja slimnieks, tad es gaidu. Jā, bet pagaidi, kur tad Jānis palicis, vai viņš ir kaut kur aizbraucis? Pēkšņi galvā pazibējušo domu par slimnieces vīru skaļi izteica draudzene. Iestājās ilga pauze, un tad atskanēja stomīga atbilde. Jānis, piedod, kas tas tāds? Ai, pēkšņi sievietes galvā attausa skaidrība. Piedodiet, es laikam būšu sajaukus numurus. Jā, laikam gan. Pēc pailga klusuma brīža atskanēja atbilde. Bet tu taču vienalga atnāksi, vai ne? Piekrītiet, tas taču būtu tik brīnišķīgi. Ļauties, lai kāds atnāk un tiek galā ar tiem nepadarītajiem un nebeidzamajiem darbiem. Atsaukt sevī to bērnības sajūtu, kad neesi aizgājis uz skolu, jo klepus piemeties, bet mamma virtuvē cep pankūkas. Nekur nav jāsteidzas, māja ir sakārtota un tīras drēbes pie gultas noliktas. Un nekas nespēja aptumšot tev dzīvesprieku un paļaušanos, ka viss ir kārtībā, ka mamma zina, ka viņa izdarīs, samīļos un sapurinās, ja vajadzēs. Bet ir kāds, kurš mums ikdienas piedāvā savu palīdzību, piedāvā atnākt un iztīrīt pieputējušo dvēseles mājokli, izmest visus sīkos aizvainojumus, vainas sajūtu par pašu nodarītajām pārestībām, izmisumu par nokavētajām iespējām, kas nekuram paslēpjas aiz putekļa kārtas. Kristus mums piedāvā atnākt un uzklausīt mūsu katra bēdu un iztīrīt mūsu katra mājokli. Patiesībā viņš jau ir atnācis. Tagad tava kārta. Pastāsti viņam, kas noticis.